Sveiciens visiem mūsu sportoju skatītājiem un sekotājiem, visi, kas seko mums, Eģusam, man. Šodien mums ir jums kārtējie jaunumi. Kādi tieši pastāstīs Eģus? Jā. Paldies, Jāni! Sveiciens atkal visiem! Nu jau kādu laiku atpakaļ Sportveja weblapā bija ievietota tāda kā aptauja, kur jums lika izvēlēties, kādai ķermeņa aprisēm jūs dodat priekšroku. Bija mens fizīk, bija bodybuildings un tāds klasiskā kultūrisma izskats. Tāds pavidējais variants. Jūs, sekotāji, skatītāji, sabalsojāt par šo vidējo variantu. Tāds klasiskā kultūrisma vīriešu ķermenis bija jūsu favorīts. Tad šī aptauja nebija pavēlti likt iekšā. Mums jau sākotnēji bija plāns veikt transformācijas projektu. Tad ir pienācis laiks reāli mums šo transformācijas projektu realizēt. Un mēs esam izdomājuši, ka tūlīt dosim viņam starta punktu, un ja nebūs tā, ka mēs izvēlēsimies kādu, diemžēl, no jums sekotāji, bet šajā gadījumā, kuram vēl mēs labāk varam uzticēties, ja ne pašiem sev, tad mēs reāli, mūsu transformācijas projekta varonis būs Jānis. Atalgosim viņu par visu viņu ieguldīto darbu šajā projektā ar to, ka es būšu šī projekta vadošais treneris un Jānim palīdzēšu iegūt ķermeņa aprisi, par kurām jūs sabalsojat un par kurām izrādās arī Jānis arī pats visvairāk, kā saka, fano un pats vēlas šādu ķermeni sev attīstīt un izveidot. Tad, īsumā par projektu. Projektu mēs pavisam drīz jau laidīsim tādā starta etapā. Par to, cik ilgi viņš norisināsies, uzreiz nemaz neteiksim, bet apmēram tas gala rezultāts, es domāju, būs plus mīnus ap to jaunā gada periodu, kad arī ziņosim. Projekta gaitā jūs droši varēsiet sekot līdzi visam projektam. Tūlīt pat drīz stāstīšu arī par Jāņa treniņu procesu un kāds būs tas treniņu plāns. Tam jūs varēsiet sekot arī Sportveja lapā. Būs ievietots gan treniņi ar sīkiem aprakstiem, vingrinājumu piegājieni, gan ko, kurā dienā un cik daudz, un pat iespējams liksim arī svarus, ar kādiem Jānis strādā, lai jūs, it īpaši džeki, varat sekot līdzi, sacensties. Varbūt kādam no jums arī reāli saskatāt sevi šobrīd Jāni, redzat līdzīgs ķermeņa aprits tagad, vēlaties izveidot līdzīgs ķermeņa aprits nākotnē sev, tad varēsiet sekot līdzi, strādāt kopā ar mums, strādāsim viens otram, palīdzēsim. Bet vispirms tad, principā, paprasīsim, lai Jānis mums pastāsta reāli, kā viņš līdz šim ir sportojis, kāda viņa tā pieredze. Un tad, pastāstīsim, kas viņa gaida priekšā. Jā. Ar lielāko prieku. Īstenībā, kā man līdz šim ir gājis. Gājis ir visādi. Gāja labi, gāja slikti. Bija diezgan nopietna trauma ar muguru. Eģusam es stāstīju, un, protams, skatītājiem arī tas viss tiks izstāstīts, bet, tas laika gaitā. Plus mīnus ar sportu es sāku nodarboties bišķīt vairāk kā 2 gadi, no kuriem kā reiz traumas dēļ, man liekas, pirmais pusgads izlidoja, un otrais pusgads izlidoja tāpēc, ka zināšana trūkums. It kā kaut ko redzu tur sporta zālē, bet pēc tam, kad sāc jau bišķīt iedziļināties, tu saproti, ka tas ir galīgi garām. Es domāju, daudziem skatītājiem tieši tāda praša problēma ir. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc vispār Sportveja projekts tapa, lai palīdzētu jums. Tā, rekumās izklāstīšu, kā tad Jānim gājis. Un tad uzreiz sākšu ar to, ka, lūk, man rokās ir pamats Jāņa treniņa programmai. Tas, ko no manas puses esmu sastādījis, tas būs 6 treniņi 2 nedēļu periodā. Jānim būs 3 reizes nedēļā jāapmeklē treniņš trenažieru zālē, kur viņš darbosies klasiskā bodybuilding stilā, treniņi ar svariem, ar augstu amplitūdu, intensitāti. Un papildus tas, kas principā būs arī jums liksies interesanti, lai mēs reāli nebūtu tikai plika cilāšana dzelžu zālē. Mēs vienkārši neveiktu reportāžu taisnās jums no jau ierastā Olimpa, kuru jūs visi jau labi pazīstat no mūsu video. Jānim vienreiz nedēļā būs arī jāapmeklē kāds funkcionālais treniņš, vai arī mēs vienkārši dosimies kādā viesu treniņā. Tas iespējams būs crossfits, noteikti tas jau būs iepriekš arī, kur mēs esam viesojušies warrior workouts. Apmeklēsim, es domāju, arī noteikti kādu cīņu treniņu. Kā saka, miksēsim no visām pusēm, veidosim ķermeņu ne tikai skaistu spogulī un dabā, bet arī funkcionālu, lai mēs varam funkcionēt ideāli dzīvē un sasniegt to, ko reāli mēs esam uzstādījuši nepilnā pusgada plus mīnus laikā, kas mums būs priekšā. Protams, kā jūs visi zinat, neatņemama sastāvdaļa vispār ķermeņa veidošanā, fitnesā, bodybuildingā kā tādā sportā ir uzturs.
Ar uzturu mēs turpināsim arī nākamajos videos, kur mēs iepazīstināsim jūs, kas tad stāv priekšā Jānim, kāds viņam būs šis uzturs, bet pajautāšu Jānim, kā viņam līdz šim ir gājis. Ar uzturu ir gājis arī visādi. Man liekas, pirmajā gadā man bija pilnīga nulle uzturā. Man bija, principā tie paši čips, tā pati kola. Viss bija kā vienmēr. Un biceps arī bija. Bet, daudz maz sāku iedziļināties visā šajā pārtikā, visu, ko mēs ēdam. Tieši kā sāku arī filmēt. Jo tomēr ļoti daudz, kas ir tagad manā sportā, ir nācis no jums, no sportistiem. Un tas nav nekāds uzpūstas burbulis. Jā, par uzturu būs tā un bija, ka sekošu, centīšos sekot, bet, te jau redzēs. Vēl varu pateikt, jā, par tiem viesu treniņiem. Plus mīnus jau ir zināmi treneri. Un plus mīnus jau ir zināmi, kas arī man uzturā kaut ko palīdzēs. Bet tas viss paliek noslēpums. Tā, ka skatāmies. Kā arī Jānis iepriekš minēja, tātad, kas viņam palīdzēs ar uzturu. Protams, par uzturu bagātinātājiem mums atsevišķa sadaļa, kur mēs jūs informāciju stāstīsim par to, ko tad Jānis lieto, un paši gan jau redzēsiet Jāņa progresu, un tāpēc arī izstāstīsim, no kā šis progress nāk. Tas būs, protams, viens no tā visa būs uzturu bagātinātāji, bet otrs par lielam svarīgākā lieta, jebkurā gadījumā mūsu parastais uzturs, ēdiens, pārtika, ko mēs uzņemam ikdienā, tur mēs arī veidosim atsevišķu raidījumu, kur mēs reāli izstāstīsim, kā tad esmu sastādījis Jānim to ēšanas programmu. Pamats būs jebkurā gadījumā vismaz 6 ēdienreizes dienā, kā jūs nojaušat un arī redzat attēlā. Jānis, viņš mums nav miesās visvarenākais, tāpēc mēģināsim arī viņam, protams, uzaudzēt kādus kilogramus, ne tikai varbūt nodzīt kaut ko un vizuāli palabot. Mēģināsim maksimāli veidot muskuļus, Jānim audzēt lielu muskuļu masu. Tāpēc mēs noteikti sastādīsim uzturu programmu, jo tuvākajā laikā ziņosim jums, būs atsevišķi leja pa uzturu bagātinātājiem, jā, kā es minēju. Izstāstīsim visu sīk smalki konkrēti, kāpēc, cik daudz un kuros brīžos to labāk lietot. Droši varēsiet jautāt mums un arī transformācijas projekta laikā mēs jums pastāstīsim jums interesējušos jautājumus. Tā kā es domāju, būs interesanti, skatīsimies, redzēsim un iesim uz rezultātu. Jā, skatītāji, droši sekojiet, uzdodiet mums jautājumus, principā uz jebkuru tēmu. Varbūt Eģus uz kādu jautājumu nezinās atbildi, droši griezīsimies pie citiem sportistiem, jo mēs galu galā strādājam priekš jums, nevis priekš sevis. Mēs gribam parādīt to, ka mēs varam un daram, nevis tikai mēs runājam. Un pavisam drīz būs arī starta video. Mēs sāksim ar ko? Mērīsim mani, svērsimies, un ir ļoti iespējams, varbūt kāds arī no jums nezina, kā svērties vai mērīties. Eģus, protams, parādīs. Tad ko? No Jāņa puses tas arī būs viss. No manas puses vienīgais var pateikt, Jāni, vai tu esi gatavs? Es gatavs? Jāni? Protams, ka esmu gatavs, jo tas būs diezgan liels pārbaudījums arī man. Un man gribās uzzināt, vai es uz to esmu spējīgs. Un pateicoties skatītājiem, kuri mūs skatās, es negribēšu nolaist lāžu. Tas ir 100 punkti. Pēc tam es iešu pa ielu, pieies pie maniem čoms. Tas ir tas čoms, kurš nevarēja, kurš salūza. Tāpēc cīnīsimies. Jā, ko paldies. Vēl varu piebilst to, ka turpinām sekot un nenokaram galvas, jo jebkurā gadījumā šis ir mūsu pirmais tās transformācijas projekts. Es domāju, gan jau, ka nākotnē mēs varam skatīties un iespējams arī darīt kaut ko tādu, lai kāds no jums, sekotāji, skatītāji, var tikt iekšā šajā projektā. Un iespējams, jā, varbūt mēs taisīsim arī kaut ko tādu tieši priekš jums. Tā kā turpinām sekot, atbalstam, šeirojam, laikojam. Paldies!